Sveiks numurs. Ar tādu var braukt. Viena no labākajiem rētniekiem. Starta matricināta un labajā malā. Matīs neies uz to maksātoru noāķiešanu uz starta mašīnu. Pazaudējis kaut kur plastmasā maksātoru un starta. Matīs to Бля. Rahat tegen de hand. Water. Nevar saprast, tie ir akmeņi, kas sitās pret grīdu, vai jau kaut kādas detaļas krīt ārā. Jā, šī ekoloģiskā katastrofa ļoti labas bildes mums sateica. Tā Teslas nospēja to variantu, ka nevajag radiatoru est priekšā. No pasāta nošpikoja. Skaidrs. Paskat, bet klusi mierīgi, tik labi saglabājies. Šito var zakties pāri robežai bez skaņas. Amīši arī nav tā kā baigi. Aizmugurējiet taču nav. Vienkārši riteņi. Eļļiņi skrien līdz benzīnam, bišķi tā kā izpūta aizgarāt, bet varbūt apsties pasātam ielika. Pa mašīnas korpusu ielika pasātam. Nākamais dalībnieks ir nopietni iluminēti. Malparālī 36 valds augšā galdā. Spēkratums šai sarakstā priekšā. Smogs vēdams domiņš un iet augšā. Notiek praktiskais piekams āķis, jumta bagažnieks un skaties nekā liek. Tikai brauc
augšā kalnā. Cita taktika, pa citu malu pilnīgi iet augšā. Pilnīgi līdzenu malu. Rasē, iemār kauni relatīvi priekšsīst. Tieši tagad viņiem vēl nešķi ir pieslēgušies. Un gūstā ar mašīnu iet labi augšā. Roberts Kalns. Viņam uzvārds prasa uzbraukt. Troksnis ir, atliek sagaidīt rezultātu. Dāvis Graudiņš no ķeipenes acīm redzami iet augšā kalnā. Te lieki gaņķi nav jāslēdz, kā startā ielika uguns robā tās tiepās. Izpūtējs ir sagatavojis labi melni dūmi uz abām pusēm, vismaz fotogēnisks skats. Vai pasākums nav augšā kalnā? Tā klusākā mašīna šodien, pilnīgi neuzkrītoša. Var pielavīties mežā medībās, neviens zvērts neaizbeigsies šobrauc pakaļ. No smuka atrad līdzi no pūri. Finišlīnija ir vēl mazliet un ir arī augšā. Viņš ir nākamais. Iet augšā, bet ievazāja tieši tās lielākajās bedrēņu špūrēs. Smiltīs tur pamatīgi pazūd ātrums pavisam mazliet. Aiziet kalnā Artūrs Kraubergs. Kompaktam šķiet pirmajā reizē mēs atgriezies, varbūt otrajā vies mazliet labāk. Iet augšā, tur vēl pēdējā līdzenā špūra labajā malā ir! Finišlīnija ir zāle iekšā augšā kalnā. Uztaisīt slaidus kaut kādus. Jā, brauksim ar Bobiņu pakaļ, nav ko čakarēties.
valds mēģinās tikt augšā. Mēģina tikt augšā, bet kreisajā pusē tas ritenis, tā kā sāk jau pat negriezties vispār, ne tikai nespolē. Viņš jau tikai norauta otru pusi, es neko atrast, tad savadā aiziet šķērstām pārtrasai un šī diagonāli dozot daudz vietu metru. Cenīgāks ieskrējiens nekā pirmajā braucienā smūgi pa pašu maliņu līdz finiša
būvēs braukt Ērgļos kalnā. Es saku, tu visu ziemu strūvē mašīna braukt 10 sekundes, jā? Esam vadībā. Klusi, mierīgi, it kā uz darbu braukt, tad ir jau liela ātrumā. Un, protams, ka augstā ir. Marko Cērsais, viņa Eriks Udris un Uldis Muravskis noslēdz pirmo desmitnieku, aiziet otrie braucieni un tagad galvenā augšā ir Žāna Surūka. Žānai 16. labākais laiks.
Kunti pagaidām turās 5. vietā, bet tur vēl vairāk ātri sportisti gaida uz starta. Marko Strēds, Minsters, līderiem pirmajā. Irving nosaukt kaut kādreiz cikls. Nostājas pašā malā, tur jau starta vietas Tā būs arī, kur mums sastājas uzreiz tuvāk. Kā pro uzņēmums no Rīgas, vairāk kā 15 servis, kas mūs atbalsta šodien. Tāpat atbalstītājus ir 4 centrs, kas organizē. Labajā celiņā Juris Sančs Jūrietīgs kvadriciklu tādus, kā tur nevienās augšā kalnā, un Zaļš arī tagad pirmais ir pāris uz starta, Jānis Suhānovs no kreisās malas ratā aiziet augšā. Un te liek pārbraukt iestādes, visiem vienas špūres. Nevar stilties ar radošumu. Lejā pie starta hibrīdi brauc uz starta laukumu, te būs piekrāpes, te būs pikapi, te būs Šeit sajūta garš amerikāņi, jā. Un mēs redzam, cik ilgi viņi kontinēja par nojā un likvidēja šo bīstamo momentu, bet jā, nu visu laiku tā cīņa vārdu priekšā, viņam ir jāmeklē tās ātras kustības, un visu laiku tā cīņa vārdu priekšā, viņam ir jāmeklē tās ātras kustības, un jā, tu nevar citreiz sanāk, ka tavu mājas biedri jau ir laukumā pirms tev izskāpj. Pātrīts vinnēja, ja? Jāuztupē vaļā un nav jābrauc. Citiem fāterī tur, bet... Bet nomira? Jā, bet... 44 gadi boši. Liec iekšā. Kur aizbrauc? Šitais, jā? Nu, tas tāds gandrīz neceļams, ja baigi jāpaveicās. Jā. Labi jābrauc lejā. Nest bērnus salūtu. Tāda vēl ir kaut kāds variants, ka vienkārši tā kā šitie darīs tāpat. Jā, meitene ļoti labi turās. Jā, tas arī variants. Bet vēl labs variants vienkārši tā no priekš. Kurš kur nesīs, jo nebija laikam runāts. Kuram jāne? Kuram taisnība, tas nes? Nē, dāma teiks, ka es nesīšu tev īsāki mati savu, tie gariem mati ķersies pa kājām. Labāk tā kā otrādi. Pēdējā atnāca. Es nezinu, kā viņi sauc, bet viņi man jau tagad patīk. Galvenais taupam spēkus. Tā, labi, tur mums ir vēl viens pārstāvs. Tā, tur mums ir pirmie drosmīgākie sastāvstībā, tam izdomājuši pareizos atvairienu. Kājas! Ko reizē liks viņam skriet, ja? Es domāju, ka pa vienām. Jā, Abās siltumnīcā augstni nomainījis, visu izdarījis par 30 litriem. Govi pārsies, neprasot, katru vakaru mēnesi. Kas kurš tālāk aizskies, tas dabūs pirmo vietu. Cik jūs varat no visiem? Uzvar nevis ātrākais, bet tālāk. Man liekas, ka tas cilvēku motivācijas trūkums ir tas, ka viņi neredz. Ja jūs visi varat uzskriet augšā kalnā, tad, protams, pirmais, kurš uzskriet. Es jau noguru apakšā. Tā Tā kā es uziešu augšā un padošu Jānim.
Te jau vēl ir taktika, vai nu tu skrien ātrāk par visiem un es pirmais augšā, vai arī tu netici, ka neviens līdz augšai. Metods kā kurš nes, aiziet. Man liekas, ka pa laiku nav runāts, daži vispār nesteidzās. Bet mans favorīts garais apsties, kā aiziet kalnā, pilna klapa šobrīd viņš ir 2. vietā. Ļoti labi. Fotogrāfs arī pamuka malā. Tā pulss jau ir kādi 180 apmēram šobrīd. Tagad jāsāk domāt taktika, līdz kurienam mēs taisamies iet un kur mēs metam nost. Kur tur tāds garš čalis beigās, viņš man liekas ir lēns, bet viņš varētu uzkāpt diezgan augstu. Viņš nesasteidza sākumu un viņš lēnām sāk raut klāt. Viņam ir ritms, viņš neuzrauj lietu. Tā pirmais kritiens skaitās, ka visas 4 rokas pie zemes. Drīkst turpināt. Tomēr spēj savākties un piecelties, mēs atstājam cerību uz zālu visiem. Es esmu šokā. Es domāju, ka līdz šitam augstumam pusē būs aizgājis pie dieviem. Nē, visi kāpi. Puls 280 un ejam augšā! Ak, tu dieviņ! Bet mēs redzam, ka pareizākā metode ir nest to dāmu otrā. Tas iet ļoti labi. Tā šitie mums padevās. Pirmajam, kas padevās, aplaus pa dūšu, vien no pirmajam atnāca. Tā kā viņiem pa drosmi vien jau vajag aplausus. Malači, cepanot. Jūs vismaz palikāt dzīvi, kas nav teikts par pārējiem. Jūs vismaz priekšā ir gaiši saulaini dzīve kopā. Tā, bet pārējiem. Vēl viens kritiens, 2. vieta nokrita. Ai, tik labi gāja. Nu, paguli atpūties, nu nerausies kājās. Kas tev liek? Nu, ko? Mans čalis ir vinnējis, es teicu, garais šortos ar brūno krākli ir uzkāpis visaugstāk. Nu, tur vēl kāds ar viņu konkurē? Nē, vēl daži konkurenti ir. Tā. Visžirgtākais ir fotogrāfs. Viņam tās kameras nesāk pat kaulaināko dāmu, un viņš joprojām skrien augšā lejā. Bet vēl 2 pāri piedalās gaitā. Tā vēl viens padevās. Labi, tā čalis ir Garais uzvar! Garais! Vats! Tu esi vienīgais trasē! Tu esi trasē 30 litrāls. Mans favorīts vinnēja, viss kārtībā, ļoti labi. Viņam lēnām pielēc, ka jāpiedalās, bet tā kā atnāca, tā viņš vinnēja. Nu, tur viss. Vajadzētu maikā šotos tomēr un krokšos. Tā kā bišķi. Jo man jau sadāk sāk palikt tā, kad es arī gribētu šorti, krokši. Uz starta lūgums garajās drēbēs. Lūgumā rakstīt. Par to zaļo signālu tīksti. Jā. Jau zirmā viņš bija lielākais tīksti. Tikai ir bišķi sanācis agrāk. Tiks augšā, tad būs prognozes. Nē, domāju, jābūt labi. Vienmēr par augstāk. Pirmā vieta, jā? Droši. Cik tev ir zirgi šitam tagad? 500 ir. Tā kā vajag. Augšā pirmpietiņas mašīnas, kas pār Porševs sāk aiziet. Audi, protams, prevalē, mums ir viens vieta Panda, daži Subaru, Karogu biezums uz mašīnas ir
kalnā, nu, nevajadzēs slēgties. Vajadzēs zaļiet ar otru. Tā redzēs, kā ies kalnā. Tā limuzīnīgi iet. Uj, tad. Kurš limuzīnam piekabas āķis pielika? Pilnīgi lieka grezīgi. Bet uziet, jā, tur tās modernās pilpietas sistēmas kaut ko rēķina līdzi. Viņš arī ziemā tikpat varonīgi metās visos dalītenos iekšā. Jā, viegls, īsts, autos.
kaut kādi hokeja aizsargi uz motoru pārsējas, slīdes uz jumta, cimdi turpat un nūjas arī augšā. Tā ir izstāde pārdošana no bagažnieku hokeja veikala. Viņš par rīta funkcijai kad tirgo slīdes no bagažnieku. Ieliek otrajā un palecās tajā brīdī, trešajā vēlreiz. Mašīna nosei viegli atsitot kaut kur pannu pret sevi aiziet augšup kalnā. Kaspars Poševs sākam otro braucienu sēriju. Pirmajos braucienos mums pārlietoši līderis Elmārs augšā. Ar urmašīnu var uzbraukt augšā, tas ir fleksi. Palieziens šķiet plieži arvien jaudīgāk ar katru brākamo braucienu ar lielākiem palecieniem. Ko viņam zaudēt? Nav jau rīt uz darbu jābrauc ar šito limuzīnu noteikti. Ants Beļskis ar smurfu iet augšā kaldā. Iespējams lielākais Latvijas karogs šodien ir uz viņu mašīnu. Ja gāzi nelaiž vaļā un notur ridē, tad nedzird tos brīžus, kad mašīna atcidās pret zemi. Jā, un arī viņa startā ar savu cigāru. Cigārs priekšgaisā un aiziet arī iepriekšējā reizē, kad brīdus neticama pātrināja iet augšā kalnā un ar lēcienu pāri tur līdz pašai augšai. Tas ir mans šī brauciena favorīts Fiat Panda ar 10 reizes mazāk jauda nekā visam pārējām mašīnām, kas šeit uzvar. Turi neslēdz dod kurīni, tikai būs labi. Nu, aiziet. Nē, nu, ja tu esi Fiat Panda īpašnieks, augstā kalnā nevajag pirkt māju. Apmēram šāda augstumā ir jānopērk nekustamais īpašums, un tad jau tu mājā tiks. Nevajag vienkārši pirkt māju kalnu galā. Vajag visam būt samērā. Jo ņemot vairāk jaudas. Elmāra patīkam sanāk. Tās ir triumfa braucieni. Mums vēl daudz jaudīgu mašīnu un ātri braucēju priekšā. Turpinām ar Ilmāru Sīlu arī. Tagad otrais Maldūmiņi iet augšā. Kā smuki, ja? Ir jumps, sapratu, jā. Tad ir attaisnojoši. Igors Klemeņķevs ar Subaru sekmīgi izbrauc cauri bedrēm, nepalecoties. Viņš brauc tik uzmanīgi, tā kā mamma skatītos, kā viņš brauc ar viņas mašīnu. Ka nesalauž. Viņš kas mums ir turējis šķūnī. Nu, ar uzviet čaļi paši saglabāja. Otrais brauciens Džangals iet augšā kalnā. Viņš vienmēr piedalās kalnā braukšanas pasākumos ziema vai vasaru, vienmēr ir kārtīgi. Kaspars Nikolājevs, vēl viens izpildējis caur motoru pārsakam. Šim šķiet neizdevās tikt augšā iepriekšējā reizē, varbūt tagad būs labāk. Viņam kaut kāda krievu turbīnes un instrukcijas bagažnieku vāk rakstīt, kā tā turbīna darbojas, bet īsti nedarbojas laikam. Not nepietiek. Top 10 laiks no pirmā brauciena, redzēsim, vai izdosies uzlabot savējo. Pagaidām Dainis atrasts ir vairāk par visiem uzlabojis savu laiku no pirmā brauciena grūtajā. Uz to diezgan lustīgi ir augšā. Taisti, kāpēc asimut? Vienkārši uzbraucam visu. Klusti. Tad galvenākais audiņš šodienas pilnpieciņās. Audi A7, Ainārs Švarts ir nolēms noziedot visiem priekšgalam līdzjutējiem pa kādai plastmasas pannai no savas mašīnas apakšas.
Interesanti attiek, viņš nelēkāja te pa leju pa tiem nelīdzumiem, bet ieskrējās tur mazliet pirms paši pakājītas pa līdzumu. Silvestrs Zalps ir augšā pāri finiša līnijai. Pēc rezultāts tā kā vēl daudz ātru pilotu mums ir priekšā gaida rītā Jānis Sotskis, arī viens no Toms Irns brauks. Arī Jānis Sotskis ar otro labāko rezultātu augšā kalnā. Bet Audi, kurš nemaz nav 90, vairāk kā 90 arī nenobrauc. Būtībā bez reklāmas salīmēt mēs varētu palasīt, kāds uzraksts. Tagad vienkārši stāv kāds melns Audi trasē. Kaut kas notrūka. Ai, brauks uzreiz nolēma. No, labi, ka tā. Nu, žēl, protams. Un Kaspars rakstīja šeit augšā, ka pa gaisu. Viņam arī tā piepera tāda, no smuki strādājas tāda izkāriena, lai viņš kaut ko tur visu reizi augšā. Edgars Upenieks. Pa lēsam līkām trajektorijām un augšā ir augšā kalnā viņam pirmajā braucienā 17. rezultāts, 17,4 sekundes un tagad 19,2. Patīkam 8. ātrākais laiks pirmajā braucienā un tagad Stīvārds iet augšā avans un lido kalnā. Jānis Ozoliņš ir nākamais viens no meklē špūres, vien ir atrast. Bērns pilda piespienu. Pirmā reizē nesanāca, otrajā, man liekas, tas sanāca, nu. Un palika. Nu, cik maz vajadzēja? Viens no jaudīgākajiem noformējumiem hokeja tematikai vēl sagaidīsim Matīs Ūdri, viņa Subaru pat hokejas bagažniekā sēž. Ja mums no malas liekas baigi viegli uzvarēt kalnu, bet jūs sēžat tajā mašīnā un redzat priekšā tikai debesis, ir diezgan baigi. Un Subaru iet aizstāvēt savu Subaru markas godu. Višķiņ pārstāvē, pirms bagās ķīver atcitās pret spēkstātni un ejam augšā. No malas izstās mierīgi, bet iekšā tur ir diezgan stresēja tā dzīve. Audi 80 komanda parauga. Strādiņš pašā vaļā. Visas bedres atrāda. Šķiet, neviens tik daudz reižu nebija ietrietis bedrē, tur jau kalna stāvajā daļā.
mēģina pierādīt, cik ātri ar Subaru var tikt augšā kalnā. Tur jau paigās špūras un bedres ir izrautas tajos pirmajos gaņķiem. Un ja tiek līdz trešajam, tad jau pēc tam tas Subaru lido augšā kalnā. Noreiz trešajā tur. Apmēram kaut kur tajos gados. Džēnē Hondai bija tāds flaneļa, tā lentīra galva vingrojot. Hokeists pagažniekā Matīs Sūdris vēl augšā kalnā. Tīra manta, stila padarīšana. Ļoti labi. No tiem laikiem, kad Helmuts Bauders vēl spēlē hokeju. Ceram, ka mamma neskatās un doda virsū. Vajadzētu iet, būs labi. Jā, nu diezgan samauts tas kalns ir, bet nu nav arī daudz palīdz. Kādām 10 mašīnām jāuzbrauc un vairāk nekā mums arī nevajag. Tie sēd by sēd vaļas. 16. rezultātam izdevās pirmajā braucienā un tagad... Oj, šī tādu priekšmetu mēs jau neredzējām. Bāka izkrita. Nepīpējiet, dāmas un kungi, lūdzu trāsas tūmā. Es pakāsām bāku. Un lec ārā un apgāz otrādi, lai nestak vispārums ārā. Apmet otrādi, lai nestak ārā. Un tā viss izlīdz pa zem. Lec ārā un apgāz bāku pareizi. Noliec bāku uz mutes, būs normāli. Lec laukā un apgāz pirms viss nav izlīdz. Kāds labums tā kā ārā, 2 eiro litra, apgāz to bāku apakaļ, viņa ir caurumu uz leju pašlaik. Tā pārapgriez bāku normāli, sataupīt diezgan daudz. No šis ir zaļākais gājiens pasaulē, izglāb bāku, malacis, cepurnos. Paldies tev par priekšnesumu, šitādi šomets vēl nebijām redzējuši. Kalnā braukšanas vēsturē šeit. Respekts tev, smaržo labi. Benzīnieks, ne? Pēc smaržas tā varētu domāt. Jā, benzīnieks autiņš, ja?
Ideāli, ļoti labi smaržo. Labāk nekā tie smirdīgie dīzeļi melno doma. Ir ok. Jo es pats nepīpēju tagad, es stresu. No kaut kā viņš prom jādabona. Labs, iedodiet viņam vai kaut ko. Tā ir ekoloģiskā pēda. Tagad jūs beidzot iepazīsieties ar terminu ekoloģiskā pēda. Varat nofočēt, ieliksiet ChatGPT, lai viņš arī zina, kas ir ekoloģiskā pēda. Tas tā kā paģēram izgāžās bākārā, tad tur viena pēda saslaukt pēķi, tad tā ir ekoloģiskā. Kad tās bieži izbraukt cauri benzīnu pēķē pilnā gāzē. Tas ir šiks pasākums. Kas tas ir? Paģēra pēķi. Nu jā, pareizi. Un reņš arī iet augšā. Ar pieskaņotu baltu ķīveri. Viņš varbūt domā, ka viņš no hokeja viedokļa ir tā kā sniegs. Tas, ko tīri no laukuma uz šķūri ārā, tad stadionam stūrī. Viņš ir sniega čūpa baltā. Cilvēks ir noskaņots kaut ko mums parādīt. Parādās dūmiņš, ātrums nepazūd, tas ir labi. Spūrs nebaigi neinteresē, viņš iet ātri. Šitam nav žēl, šitas iet. Dara, ko var ar to mašīnu. Netaup vispār. Top 10 šobrīd vēl pat 20 sekundžu laika pietiek otrā brauciena rezultātos. Grand Pajero iet augšā kalnā. Pat nekāds dūms neparādās, viss pa zolīnos, sterili uzrāt augšā. Uzlaboja savu laiku par 3 desmitaļām, bet tik un tā ir desmitaļa aiz. Andra Dombrovska ir apkost pilnā gāzē iet augšā kalnā. Tas ir ātrākais džips šodien. Nu, zini, ja ātrāk nobrauc, tad upē iekšā. Pasties, cik tāli no vārtiem līdz upē. No kokos vai upē. Ja tev ir finiša gaitā, tad... Drīz jau likās, ka atstās bāku, bet nē, pat izpūtē neatstāja. Nav tik traki. Jā, smaržo bišķi pēc benzīna mums tev. Bet nekas izgaros jau ātri. Labi smaržo. Nu, labāk pēc benzīna, kā pēc dīzeļa. Nevajadzēja automātam slēgties to vēl vienu gaņģi augstāk tieši pirms kāpuma. To džipi ir augšā kalnā, vēl daži palikuši tāds sākuma šāpling 25. vieta. Ar to izskatās, ka līderi savā starpā labākos rezultātus jau ir sadalījuši. Es zinu, kaut kā pirmajās bedrēs aizskat ķiverēs stikliņš ciet, varbūt uz ceļu neredz, es nezinu. Bet nu kaut kā
cīņā Andrus Lutu un Tamuru Vankeru. Pēdējos metros nelielu pārsvaru iegūst Andrus Vaskē, labajā malā, kreisajā Mārio Kadrūse un tomēr vēl viens Vaskets izcelt, viņš ir korpusu priekšā otram Igaunim un tā arī nofinišē ar vairāk metru. Kotomila! Priekšā Tamur Vankers šo pārsli gatavs. Kāroks lejā un aiziet Andrus Lutu. Tas jau bija uz falšstarta robežas. Gāja labāk. Un Vankeri parauja labāk startu arī šoreiz, ka Rusa turās blakus, taču jau pirmajos metros beigām burtiski metrs. Soli tuvāk uzvarēja Andrus Lutu. Vēl viens lielisks starts viņam, bet Vaska tiek blakus jau pirmajos metros. Tur pa kreiso malu šeit sniedz viedrāks. Līdz braukiet, malāk! Dodam iespēju mazajiem jauniem junioriem.